Stabila raža sākās ar saulaicīgu un pārdomātu aizsardzību. Un katru gadu mūsu laukos slimību izplatība un kaitēkļu invāzija ir dažāda. Tāpēc esmu uzaicinājis Agnesi no Bayera, lai pārunātu risinājumus kviešu un rapšu laukos. Agnes, uzticams un pārbaudīts vērtības kviešos. Ko tu iesaki? Pēc atslēgas vārds ir uzticams un pārbaudīts, jo mūsu fungicīdi ir tātad pārbaudītas vērtības un ieteikumus mēs balstam uz izmēģinājumu rezultātu. Šobrīd ir laiks, kad lauksaimnieki pieņem lēmumu, kādu produktu izvēlēties un visu skatāmies pēc kāda ir situācija ar slimībām tieši konkrētajā tīrumā. Kāds ir Delaro Fortes slimības spektrs un kādu devu izvēlēties? Delaro Fortes sastāvā ir 3 darbīgās vielas. Tas nozīmē, ka ir plašs slimību spektrs, ko kontrolē šis fungicīds. Ja runājam par pirmo smidzinājumu, tas ietver slimības, tātad dzeltenplankumainību, pelēkplankumainību, jeb septoriozi, atsveidu plankumainību, sakņu pamatnes slimības, ne tikai atsveidu plankumainību, un arī miltresu, kas ir tās aktuālākās slimības pirmajā apstrādē. Ja mums ir atsveidu plankumainība, jeb sakņu pamatnes slimības, tad Delaro Forte būtu jāsmidzina vismaz 1,2 vai 1,3 litrus hektāru. Ja mums šī slimība nav aktuāla, tad mēs varam arī normālos gados smidzināt 1 litru. Tad Delaro Forte īpašā lieta ir tas, ka viņai ir 3 darbīgās vielas. Jā, tieši ar to šis produkts ir unikāls, ka pirmām kārtām 3 darbīgās vielas no dažādām klasēm. Pie tam tās ir veidotas ļoti pareizā attiecību kombinācijā, kad viena otru pastiprina. Un plus, kas vēl ir jau šobrīd, par ko mēs runājam arvien vairāk, no dažādām klasēm darbīgās vielas nodrošina arī fungicīdiem rezistences risku mazināšanu. Agnes, un kāds ir tavs komentārs par cenu un izmaksām šim produktam? Mūsdienu pasaulē ir jāsaprot, ka kaut kas ļoti lēts, diez vai var būt ļoti labs. Bet, ja mēs runājam par Delaro Forte un vispār, ja mēs runājam ģenerāli arī par Bayer fungicīdiem, jāsaka, arī šajā gadā mēs ļoti labi saprotam, ka lauksaimniekiem nav viegls šis laiks, tad mūsu sniegtā kvalitāte ir absolūti atbilstoša cenai. Un gribētu teikt, ka cena ir saprātīga. Manuprāt, Agnese ļoti labi ieskicēja to, kāds ir Delaro Forte, ka tas ir uzticams produkts, pārbaudīts produkts. Un, protams, mēs Liņas Agro ļoti lepojamies, ka šāds produkts ir mūsu portfelī. Tālāk dodamies uz rapšiem. Tūlīt ir tas laiks, kad Latvijas lauki paliks gaiškošā dzeltenā krāsā. Un mums ir jāizdara izvēles, kā nosargāt laukus no kukaiņiem un kādu fungicīdu izvēlēties. Agnes varbūt var palīdzēt. Tātad šobrīd aktualitāte ir smecernieki un spīduļi. Tad līdz ziedēšanai Sivanto Enerģija, mūsu nosacīti jaunais insekticīds, šeit ļoti lieliski dara. Un deva tātad līdz ziedēšanai 0,75 litrus hektāru. Kā ar Sivanto Enerģiju lietošanu pēc rapšu ziedēšanas beigām? Pēc rapšu ziedēšanas beigām tad aktuāli būs sēklu smecernieki un pangūdeņi. Tie, kas saņemsies un ies arī pēc tam gatavi ir migot, tad Sivanto Enerģija noteikti var smidzināt pēc ziedēšanas, un tad deva ir 0,5 litrus hektāru. Un starpā šiem 2 Sivanto smidzinājumiem vēl vajadzētu fungicīdu nosmidzināt rapšos. Lauksaimnieki paši to ir atzīmējuši, kad rapši vēl joprojām ir mūsu pelnošākais kultūra augu sekā. Līdz ar to, protams, rapšu aizsardzība ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Un spēcīgākais fungicīds, kas Bayeram ir, tas ir propulse. Un propulsi mēs iesakām lietot pilnziedā, kad sākās ziedlapiņu biršana. Devu propulsei ar 0,8 būs pareizā izvēle? Jāņem vērā, ja mums laiks, kad sāk birkt ziedlapiņas, ir mitrs un ir pastiprināti mitruma apstākļi, lietus, tad būtu ieteicams lietot litru. Bet, ja šajā periodā ir sausa laikapstākļi un nav prognozēts baltās pulves gads, tad varam smidzināt arī 0,8 litrus hektāru. Paldies, Agnes, par tavām rekomendācijām, par to, kas turpmāk zemniekiem ir jādara kviešos un rapšos, un lai saimniekiem izdevies nākamais darba cēliens. Lai zemniekiem, lauksaimniekiem šis cēliens būtu izdevies, novēlu lietot
produktus, uz kuriem tiešām var paļauties, uz kuriem zina, kad rezultāts ir prognozējams, stabils, un arī lietot produktus pareizi, atbilstošā laikā. Un, ja ir jautājumi par Bayer produktiem, zvaniet mums agronomiem, mēs noteikti būsim priecīgi atbildēt un palīdzēt iegūt to labāko. Paldies! Atā! Atā!